Nu, ko labvakar visiem. Es priecājos visus jūs redzēt šeit, šajā nelielajā Zoom webinārā, kas šodien, es ceru, nebūs garš. Runāsim pēc iespējas īsāk, bet runāsim par lietu, ar kuru es savā laikā nezināju. Nezināju, kad ienācu Coral Club kompānijā, sāku lietot produktus, bet man šķiet, ka par šo lietu ir jāpastāst jebkuram, kurš ir ieraudzījis šajā produktā lielu vērtību, kā ļoti daudzi cilvēki, tā skaitā arī es. Mani sauc Vineta Vanaga. Kompānijā Coral Club jau esmu vairāk kā 6 gadus. Un produktus lietoju no pirmās dienas un iemīlējos viņos tiešām no 3. dienas. Un ir pagājuši jau tik daudz gadu, un es vēl joprojām gribu viņus lietot, gribu pirkt kolagēnu, gribu pirkt biluronu, jo man šogad būs 55 gadi, un es saprotu, ka savā veselībā ir jāieguldās. Un šīs webinārs, es domāju, būs noderīgs visiem tiem, kas tiešām grib arī rūpēties par savu veselību un grib to darīt tā, lai nav jātāpa uz sevi, tā, lai tas ir, lai var dot savai veselībai visu to labāko un tik, cik ir nepieciešams. Nu, lūk, un šodien tātad ies runa par to, kādā veidā jebkurš no jums, kurš ir tātad iepazinies ar šiem te produktiem, var lietot šo produktu ar lielu atlaidi, vai arī pat bez maksas. Un var likt jau nākamo slaidu. Tā manu bildi neredz. Un kas tas ir, ko kompānija piedāvā? Principā tas, ar ko mēs nodarbojamies, tas ir affiliate marketing. Varbūt esat kaut kur dzirdējuši šādu vārdu savienojumu. Tas ir viens no interneta mārketinga veidiem, jeb ieteikumu mārketings. Ar šo te ieteikumu mārketingu, principā šobrīd viņš ir kļuvis ļoti, ļoti populārs un nodarbojas ļoti daudzas kompānijas. Varbūt cilvēki vēl par to nav tik ļoti plaši informēti, bet kā tas strādā? Nu, piemēram, runāšu es kā sieviete no savas puses, es, piemēram, nopērku sev skaistu kleitu. Es viņu uzvelku, un man draudzene ierauga un saka, vai cik tev skaista kleita, kur tu viņu pirki? Meitenes, es domāju, man piekritīs, uzreiz saista interese, kur tu dabūji, kur tādas smukas lietas var nopirkt. Protams, mēs padalāmies, tad mirklī stāstam, tur ir tāds veikals, tur ir vēl citas drēbītes ļoti skaistas. Ja tev interesē, var tev aizsūtīt adresi. Lūk, un mēs skrienam uz veikalu, laikojam, pērkam, un esam ļoti pateicīgi savai draudzenei par to, ka viņa mums ir izstāstījuši šo te veidu. Bet šis te veikals, kuram mēs esam atveduši jaunu klientu, mums par to neko nemaksā. Tad šeit affiliate marketing ir stāsts par to, ka ja mēs kādam iesakam, tad kompānija labprāt jums arī par to samaksā. Ja jūs dalaties ar šo te informāciju, un tādā veidā kompānija iegūst sev jaunu auditoriju, jaunus pircējus. Ar šādu metodi nodarbojās Temu, noteikti zina šī te kompānija Temu, varbūt esat redzējuši video rullīšus, kur meitiņas taisa atpakošanas video, stāst un pašās beigās rāda, tur, tātad šeit ir mans atlaižu kods, izmantojiet viņu, un cilvēks, kurš izmanto šo te kodu, arī tātad šādā pašā veidā, kā ieteicējs, saņem šo te atlaidību. E-herbā šis te pats princips valda, un arī citās kompānijās pēc ieteikuma arī var cilvēks saņemt atlaidi, ja viņš ar to padalās. Tātad tā ir produkta izplatīšana, izmantojot rekomendācijas. Kas ir labākais, kas ir Coral Club? Jo arī šeit mēs, kā es, piemēram, no savas pieredzes atceros, kad es ienācu kompānijā, sāku lietot produktus, es viņus tiešām 3. dienā ieraudzīju, ka tā ir kaut kas ļoti labs, jo mans ķermenis uzreiz to sajūt. Un man zvanīja draudzene, un es ar draudzeni sāku vienkārši dalīties, stāstīt, nu kā jau draudzenei var stāstīt lietas par to, kas tev interesē un patīk. Un es biju ārkārtīgi pārsteigta, kad sarunas beigās mana draudzene vienkārši pateica vārdus, piereģistrē arī mani. Tas bija tik dabiski, ja, ka viņi uzreiz vēlējās arī šos produktus pamēģināt. Un tādā veidā es nonācu pie savu pirmā cilvēka, kas nonāca tātad pēc manas rekomendācijas Coral Club
pie Coral Club produktiem. Kas ir pat labākais šeit Coral Club kompānijā, ka šie te produkti mums nav cilvēkiem jāpasūta un jāved uz mājām. Varbūt esat saskārušies, jā, ka ir kaut kur tādas kompānijas, kurām tas notiek, kur cilvēkam jāveic liels pasūtījums, jāveic grupu pasūtījumi, un pēc tam tas produkts jāizvadā un jāpiedāvā. Vai arī jāpērk lieli komplekti, lai saņemtu kaut kādu vienu produktu, tad tas komplekts ir jāizformē un atkal jācenšas tā, lai klients saņemtu tikai to, kas viņam ir nepieciešams. Šeit katram klientam, kurš iegūst savu atlaižu numuru, ir savs internetu veikals. Un tenī mirklī, kad cilvēks iegūst savu atlaižu numuru, viņš iet savā internetu veikalā, iepērkās un pēc tam norāda piegādu uz attiecīgo vietu vai pakomātu vai kurjeru piegādi, un kompānija veic šo piegādi. Mums par to vairs nav jāsatraucās. Mēs esam izdarījuši savu darbu, mēs esam ieteikuši, nosūtījuši referālo linku, lai cilvēks varētu piereģistrēties, par to es nedaudz vēlāk pastāstīšu. Un visu pārējo, jo cilvēks patstāvīgi var veikt. Produkta piegāde notiek pa visu pasauli, tās ir 127 valstis, tā nav tikai Latvija. Līdz ar to šeit var ieteikt produktus ne tikai Latvijā dzīvojošiem, šeit var principā strādāt vairākās valodās pa visu pasauli. Iesim tālāk. Nu, kas tad tās par atlaidēm ir, ko šeit var saņemt un ar ko tad šeit būtu vērts tiešām iedziļināties un iepazīties? Pati pirmā atlaide jau sākas ar to, tad, kad jūs saņemat savu klienta numuru. Un visiem produktiem jūs jau esat saņēmis 20% atlaidu un varat iepirkties jau lētāk. Pēc tam, ja jūs kādam šo produktu iesakat, vai, piemēram, kāds kopā ar jums grib pamēģināt šo produktu lietot, un jūs viņam nosūtot referālo linku, piereģistrējat savā struktūrā, šis cilvēks iepērkās, un jūs no šī cilvēka pirkuma punktiem saņemat 5%. Tātad katram produktam šeit ir cena, un ir arī punkti, kurus tātad atspoguļojās, kuru aprēķinā atspoguļojas tātad tā tālākais aprēķins. Tātad, atvedot šeit jaunu cilvēku, jūs saņemat jau 25% atlaidi. Nākamais punkts jau ir vēl kaut kas vairāk. Tanī mirklī, kad šis cilvēks iepērkas, piemēram, tie ir 100 punkti iepirkums, jūs saņemat no tiem 5 eiro nākamajā mēnesī, bet šī cilvēka punkti summējās kopā ar jūsu punktiem. Ja jūs iepērkaties pa 100 punktiem, viņš ir iepircies pa 100 punktiem, kopā jau sasummējas uz 200 punktu. Šādā veidā jūs 2 līdz, 5, 10, 12 mēnešu laikā varat sakrāt 500 punktu tātad summu, kura jums jau dod, ka kompānija redz, ka jūs esat lojāls klients, jums patīk produkts, un kāpēc gan jūs neiepriecināt vairāk? Un no šī brīža, no 500 punktu sakrāšana, kompānija jums jau iedod papildus 10% no jūsu pirkumiem turpmākajiem. Vai nav jauki? Tātad. Sākumā ir 20%, 5% jums atnes cilvēki, kuri tātad nāk, kuriem jūs iesakiet produktus un palīdz jums nonākt līdz 500 punktiem. Tas notiek ļoti ātri, ticiet man, jo vairāk cilvēku turpat var 2 mēnešos kļūt par premium patērētāju, saņemt savu cashbacku 10% apmērā. Un pats garšīgākais ir pati apakšējā, kuras pieliku esmu sirsniņu, tie ir 25%, un te mēs varam runāt jau produktu bez maksas, jo summa jau sastāda cashbackam 125 līdz 200 pāri eiro. Šis ir tas pats garšīgākais veids, par kuru arī es gribu parunāt, un kāpēc, jo es savā laikā, tikko reģistrējoties Coral Club produktu kompānijā, pastāstot savai draudzenei, iemīloties pati produktā, pirmajā mēnesī saņēmu šo te 25% atlaidi, un nākamajā mēnesī man jau bija pāri pa 100 eiro, un es varēju netērēt savu naudu produktam. Kā tad var iegūt šos te produktus bez maksas? Skatāmies tālāk. Tātad, gribēju jums parādīt uz reāla piemēra, kā
vislabāk strādā tad, ja jūs piedāvājat nevis vienu vai divus produktus, bet piedāvājat pakas, jeb komplektus, jo tieši ar sistēmisku tātad pieeju mēs varam sasniegt labāku rezultātu. Un kompānijai ir vairākas starta pakas, ar ko var sākt. Es šeit tādu nelielu piemēru parādīju, kāds tas varētu izskatīties, lai jūs sasniegtu savu pirmo tātad augstāko stadiju, šos 500 punktus vienā mēnesī. Jo tieši šie 500 punkti dos tos 25%. Tātad, lai varētu saņemt produktu bez maksas un iegūt 25% atlaidi, ir jāizpildās diviem nosacījumiem. Pirmais ir jābūt personīgiem pirkumam 50 punktu apmērā. Te es esmu uzlikusi Go paku, kurai ir 50 punkti. Ja? Tur augšā tātad jūs redzat, ka tas esat jūs, kurš iegādājas Go paku. Un jums, piemēram, ir divas draudzenes, kuras arī labprāt ar jums iegādāsies Go paku un kopā ar jums lietos. Apakšā tātad vēl divas Go pakas, tās ir jūsu draudzenes, kas arī ir iegādājušies katru pa Go pakai. Un, piemēram, jums ir kolēģis darbā, kurš nedzer ūdeni, kuram sāp galva, kuram ir aizcietējumi, kuram ir liels stress, un kuru skaidru un gaišu jūs gribat viņam palīdzēt un iesakat iegādāties Hidramaks paku kopā ar Grifoniju. Un rezultātā jūs iegūstiet labvēlīgāku jūsu kolēģi, smaidīgāku, mierīgāku, un cilvēks jau labprāt jau nākamajā mēnesī jautās, kas jums tur vēl labs ir. Hidramaks pakai ir 62 punkti. Tātad, viens cilvēks jums nopirks Hidramaks paku ar Grifoniju, divas draudzenes Go paku, un, piemēram, vēl divi cilvēki sāksies, piemēram, projekts, detoks projekts, jūs par to pastāstiet sociālos tīklos. Projektā var startēt ar Coral Detox vai Coral Detox Plus komplektu, un jums divi cilvēki nopērk Coral Detox ar 60 punktiem katrs, un vēl divi cilvēki Coral Detox Plus komplektiņus katru pa 83 punktiem. Nu, lūk, un ir izpildījušies visi nosacījumi 7 cilvēkiem zem jums iepērkot katram pa savam komplektiņam. Tātad jums ir Go paka 50 punktu apmērā un pārējiem cilvēkiem sasumējot kopā veidosies 500 punkti. Ja tas viss izpildās vienā mēnesī, tad jūsu ieguvums ir 125 eiro. Bet tas vēl nav viss. Ejam tālāk. Var saņemt gandrīz 2 reizes vairāk. Kā to izdarīt? Šeit bilde nedaudz ir paplašinājusies. Te jūs arī redzat, es pats tātad arī man ir jāiegādājas produktu par 50 punktiem. Te es atstāju to pašu, piemēram, Go paku, lai mums ir tā vieglāk. Kolēģis ar Hidramaks paku, divas draudzenes ar Go pakām. Tad ir vēl viens cilvēks, kurš iegādājas Coral Detox paku, tātad nevis 2 cilvēki, bet nu jau 3. Un 4 cilvēki nopērk Coral Detox Plus, un viens no viņiem vēl paņem savām apnām Pandetox produktu komplektā. Lūk, un šādā te izpildījumā kopējais punktu skaits sasniedz 752 punkti. Kāpēc es jums to gribu parādīt? Jo ja jūs izpildat divus nosacījumus, viens ir personīgos apgrozījums 50 punkti un visas grupas jūsu apgrozījums 750 vienā mēnesī, jūs saņemat atkal tos pašus 25%, kas ir 188 eiro, un kompānija par to, ka jūs esat veicis šādu apgrozījumu 750 punktu apmērā vienā mēnesī, dāvina jums ekstra bonusu 50 eiro apmērā. Kopā jūs saņemat jau 238 eiro. Šis ir pats garšīgākais tātad veids, ko es novēlu katram cilvēkam izbaudīt, jo nākamā mēnesī par 238 eiro jūs varat nopirkt ne tikai sev produktu, bet arī sieviem ģimenes locekļiem, par ko jūs arī šodien dzirdēsiet pieredzes stāstos. Nākamais, lūdzu. Nu, lūk, un kādā veidā tad mēs varam piereģistrēt cilvēku? Jo cilvēkam nav jābūt, mums ar viņu nav jātiekās klātienē. Tas var būt cilvēks, kas nedzīvo pat Latvijā, jo mēs šobrīd esam vienoti, mums ir internets, mums ir messengeri savstarpēji, kur mēs sarakstamies un komunicējam.
un mums atliek tikai cilvēkam nosūtīt reģistrācijas linku. Reģistrācijas links ir meklējums tātad savā personīgajā kabinetā, augšējā labajā stūrī. Jūs redzat, tur, kur ir bultiņa norādīta, tur ir tāda linka saitīte, kuru jūs nokopējat un aizsūtat cilvēkam. Un tas ir arī viss, kas jums ir jādara. Cilvēks tenī mirklī aizpilda datus par sevi, jūs parādāties viņam kā rekomendētājs, un tad, kad viņš to ir izdarījis, viņš saņem savu atlaižu numuru, ar kuru jau tālāk viņš var operēt. Savukārt jūs saņemat e-pastu par to, ka cilvēks ir pie jums pieregistrējies. Lūk. Tā, skatāmies tālāk. Kā tad tas dzīvē notiek? Jo tas, ko es jums tagad stāstīju, tas var izskatīties varbūt skaisti uz papīra, bet dzīvē varbūt tas tā arī nenotika. Man tas tā notika, un notika arī daudzām citām meitenēm, kas šodien ar jums dalīsies. Un kā pirmo es gribētu paaicināt, pastāstīt Elīnu Bulīgu, 5 bērnu mammu. Daudz nestāstīšu par tevi, Elīna. Es zinu, ka tu pati vari par tevi izstāstīt, jo tad, kad tu atnāci uz Coral Club, tu biji 5. bērniņa gaidībās ar ļoti daudziem jautājumiem, un šobrīd tu palīdzi jau ne tikai savai ģimenei un saviem bērniem būt veseliem, bet arī ļoti daudziem cilvēkiem. Lūdzu, Elīna. Jā, sveiki visiem. Tad mani sauc Elīna Bulīga. Nu jau man ir 37 gadi, un pēdējos 3 savas dzīves gadus es aktīvi darbojos Coral Club kompānijā, jo tad, kad es sapratu, ka cilvēkiem interesē tas viss, ko es piedāvāju, un viņi nāk viens pēc otra, un patiesībā varbūt sākumā liekas ieraugot tās 5 pakas vai 10, ka tas ir kaut kas neiespējams. Es teikšu godīgi, man tas notika ļoti īsā laika periodā, un būtībā jau no 3. mēneša es lietoju savus produktus bez maksas, jo tik tiešām cilvēki sāka jautāt, kas tas ir, ko tu dari, es arī gribu. Sākumā tie bija tādi mazliet pazīstami cilvēki, tuvinieki īsti nē, un man vajadzēja drosmi padalīties sociālos tīklos, jo kādreiz es nedalījos. Jā, šobrīd man ir TikTok 2 konti 2 valodās. Vienā no tiem ir 5000 sekotāji, otrā no tiem ir 2000 sekotāji un latviešu 2 konti. Bet pašā sākumā man nebija neviena sekotāja. Es sāku no nulītes, tā kā jebkurš cilvēks. Un tik tiešām pirmais ienākums pirmajos 2 mēnešos jau bija tas pirmais līmenītis, ja, kad var nopelnīt 2. mēnesī jau bija paka sev, nevis viens produkts, bet vesela paka sev. Un tad jau no 3. mēneša jau tik tiešām tas ienākums sasniedz jau 200, vidēji 200–230 eiro ienākumu, un es varēju ne tikai sev, bet es arī varēju sākt atļauties bērniem. Un tā arī bija mana motivācija sākt dalīties ar šīm Coral Club iespējām ar citiem cilvēkiem, jo man nebija naudas šiem produktiem. Pirmais produkts, ko es iegādājos, bija Coral maina ūdens par 21 eiro, no kura es saņēmu savu pirmo rezultātu nedēļas laikā. Man pazuda reiboņi grūtniecības laikā, un tad es sapratu, ja man šis produkts tā strādā, viņš palīdzēs ikvienam. Un tās ar tīru sirdi dalos joprojām. Mans ienākums ir krietni pāraudzis tos pirmos mēnešus, ja? Un šobrīd tā ir mana nodarbošanās tādā nopietnā līmenī, bet pirmos mēnešus, es pat teiktu, pirmos 2 gadus, tas bija hobija līmenī, tīri tikai, lai būtu bezmaksas produkts man un maniem bērniem. Un man izdevās ļoti īsā laika periodā. Būtībā, 2–3 pirmie mēneši, kad sāka cilvēki nākt, reģistrēties, un šis apgrozījums vienkārši tā viegli, dabīgi pieauga pats, neiespringstot. Bet es pieņēmu lēmumu stratēģiju sākt dalīties sociālajos tīklos. Bija drosmīga. Paldies! Jā, paldies, Elīna. Tiešām drosmi tev vajag, jo tikai drosmīgiem ir arī tie rezultāti. Jo pamatā man arī, kad es sāku dalīties, nopaplicēju savu rezultātu, jo, kā mēs zinām, rezultāts strādā visspēcīgāk. Jā, jo tieši cilvēki jau meklē ne jau kaut kādas burciņas, viņi meklē risinājumu savām problēmām. Ja mēs par to stāstam, esam atvērti, tad cilvēki paši raksta un paši jautā. Jauki. Liels prieks, ka tu esi starp mums, Elīna. Jā, un tagad es gribu dot vārdu vēl vienai jaukai brīnišķīgai meitenei, sievietei no Rīgas.
Arī mammai. Meitene, kas apvieno tātad savu aizraušanos Coral Club, lietojot produktus, iesakot citiem, plus vēl apvienojot to ar pamatdarbu. Un tā ir Dace Ūdre. Lūdzu. Labvakar! Paldies liels, Vīneta, par priekšā stādīšanu. Jā, es atceros, tas bija pirms 3 gadiem, kad es pieņēmu savu lēmumu, ka esmu gatava padalīties ar saviem veselības rezultātiem, un to es izdarīju sociālajos tīklos, nofotografējot fotogrāfiju, kur es sēžu pie ūdens krūzes, saliku apkārt kaktuseņus un pastāstīju, man ir mans rezultāts. Un bija palēmējies tā, ka tajā pašā mēnesī notika uzsaukums uz detoks projektu. Es to saskatīju kā vislabāko iespēju, kā es varu apvienot savu rezultātu ar aicinājumu uz darbību, pievienoties projektam, un līdz mēneša beigām bija palikušas tikai 11 dienas. Un ticiet vai nē, man izdevās šajās 11 dienās sasniegt savus 500 punktus un pirmo 125 eiro bonusu, lai varētu nākamajā mēnesī veikt šo pirkumu un iegādāties sev jau veselu produktu komplektu, kas bija ļoti izdevīgi manam ģimenes budžetam. Laika gaitā es pieregistrēju arī savu dēlu, pie dēla pieregistrēju cilvēkus. Mums izveidojās ģimenes budžets, gan es pelnīju naudu, gan dēls, mums kopējais budžets, un vēl plus par to, ka man apakšā direktors ir noslēdzies, arī saņēma 10% bonusu, un kopā sanāk tas diezgan iespaidīga summa, jo pašlaik pēc šiem 3 gadiem es jau pelnu 500-600 eiro, varu atļauties kolagēnu, varu atļauties biloronu, un jā, tas reģistrācijas links ir ļoti forša lieta, ko var ieteikt padalīties ar citiem cilvēkiem, bet tad, kad notiek saskarsme klātienē, tu satiec cilvēku, tad ļoti labi var izmantot šo rīku, ka tu atver pats savu telefonu vaļā un piedāvā palīdzēt reģistrēt cilvēka vietā un aizpildi šo te anketu, palīdz noformēt pasūtījumu, un cilvēks jau jūtas drošāk un atvērtāk šajā komunikācijā, kad viņš redz, ka tu viņam palīdzi, iesaisties, parādi, kā labāk, piemēram, ka vajadzētu apmaksu veikt labāk ar kartiņu, nevis ar bankas pārskaitiem, jo tad pasūtījums būs ātrāk pieejams pakomātē vai pat uz mājām. Tā kā es iesaku nebaidīties, izmantot iespēju piedalīties projektos, aicināt cilvēkus, pievienoties projektiem un izmantot iespēju arī sadarboties ar citiem veselības treneriem, kuri veic šo te kolaborāciju tiešraidēs, jo tādā veidā var uzzināt daudz foršus rezultātus no daudziem aspektiem, parādīt to, cik dabīgi un cik forši ir šie produkti, kas mums var palīdzēt. Paldies! Paldies, Dace! Jā, tā mēs šeit satiekamies arī es ne Daci, ne Elīnu agrāk nepazinu. Mūs ir savedis kopā Coral Club tieši, un es domāju, ka mēs ļoti labi savā starpā, kā jau Dace teica, sadarbojamies, miedarbojamies, viens otram palīdzam, un tiešām mūsu ienākumi pakāpeniski aug, un varam ēst gan kolagēnu, jā, kas šobrīd ir visām meitenēm ļoti iemīlots, gan arī citus produktus. Mums ir vēl viens cilvēks ar rezultātu, un šobrīd tas būs cilvēks no Zviedrijas. Man ļoti tūs cilvēks, jo tā būs Kristīna Zīlīte, uzņēmēja, kuru es agrāk nepazinu. Cilvēks, ar kuru es iepazinos tieši pateicoties kompānijas Coral Club produktiem, jo Kristīna ienāca tātad pie manis, manā struktūrā tieši caur, ja nemaldos, viņas draudzeni. Palabo, Kristīna, ja es kaut ko ne tā saku. Un jā, tā mūs... no rekomendācijas, jā. Jā, tieši tā no rekomendācijām. Un tā tas ir mūsu satavinājums, un Kristīna tātad pati ir lietojusi produktus, tagad jau viņas ģimene lieto, tā kā stāstīt jau Kristīna pati tālāk. Lūdzu, Kristīna. Labvakar visiem! Tātad Vineta jau pateica, es esmu no Zviedrijas, man sauc Kristīna, un esmu uzņēmēja pamatā, un man šī nav tā kā pirmā nodarbošanās, un to arī droši vien var manīt, jo man salīdzinājumā ar Elīnu un Daci tā dalīšanās sociālajos tīklos nav tik raita, teiksim, tā es jau neesmu to laikam pārkāpusi līdz tam līmenim, kā meitenes pirms manīm, un tāpēc varbūt man arī mazliet savādāk tā pieredze.
Jā, es ienācu kompānijā tieši caur rekomendāciju, jo es meklēju tajā laikā, kā uzlabot veselību savam tētim un pēc tam arī sev. Un es atradu vienu interviju tieši, kur Videnta intervēja kāds man pazīstams cilvēks pilnīgi citā veselības problēmā. Bet man uzrunāja viss tas stāsts, un es izdomāju, ka es varētu tādā veidā arī sazināties un saprast, kas tie par produktiem. Tieši tā es nokļuvu kompānijā. Nu jau pirms, tas bija 20. gads, laikam 20. gada beigas kaut kāds, jā, 21. gada sākums. Un pamazām lietojot produktu, es vienkārši sapratu, ka, jā, viņš darbojās, tas stāsts tur tāds diezgan garāks ir, bet es tā saīsināšu to visu. Produkts darbojās un man ļoti patīk, un pēc kāda laika es sapratu, ka tās varētu arī būt tie produkti, kas varētu būt nepieciešami manai ģimenei. Respektīvi, vīrs ir vienmēr cīnījies ar dažādām veselības problēmām, tā skaitā psoriāze, ko nevarēja atrisināt jau nezinu cik gadus, un arī dēls, kurš ir liels sportists, kam arī nepieciešami ir šie produkti ļoti. Es sapratu, ka mēs vienkārši tā ģimenes budžets nevar vilkt to apjomu, kas mums ir vajadzīgs mēnesī, jo tas ir tāds milzīgs summas, ka es saskaitīju visu kopā, ko mēs varētu gribēt katru mēnesi iegādāties. Un tad es sāku domāt, jā, ka droši vien jāsāk ir dalīties, jā, tā kā viņi teica, jāsāk dalīties. Es darīju vairāk caur tādiem paziņām un sociālos tīklos mazāk, bet kaut kādu bariņu ap sīmes es savākus un mēģinu to apaudzēt vēl tā kā lielāku un ceru, ka man tas izdosies arī tādā biznesa līmenī, jo dzīvojot šeit Zviedrijā, man šobrīd es nevaru teikt, ka man šis iznākums ir tāds, kāds es vēlētos, jo šeit dzīves līmenis ir, dārdzības ziņā ir daudz lielāks nekā, teiksim, Latvijā. Nu tā es pagaidām cīnos ar šo visu situāciju, un tad redzēsim, cik es tālu tikšu. Man ir jautājums, Kristīna, kāpēc tu lieto produktus? Man ļoti patīk. Pašai man ļoti patīk. Es tāpat kā tu esi iemīlējis, tiešām es nevaru laikam bez viņiem vairāk dzīvot. Un nevis tādā tā kā atkarības ziņā, bet es arī jūtu tāds liels veselības uzlabojums gan savai ģimenei. Jā, paldies. Tas ir tas... Jā, mamma arī, manējā mamma lieto, protams, arī produkts un arī tieši no rekomendācijas. Un arī varētu teikt, ka tas ir tāpēc ģimenes biznes mums, jo mēs varam tā kā komandā, arī mans vīrs šobrīd ir iesaistījies, un arī dēls, tā kā, jā, mēs arī veidojam ģimenes biznesu šo visu. Cik jauki, jā. Tā kā te iesaistās visa ģimene, jo te ir tas moments, kad tad, kad tu ieraugi, kā produkts strādā, un tu sāc labi justies, tu vairs negribi slikti justies. Un tad atliek tikai kaut ko darīt lietas labā, lai tiešām to produktu varētu lietot. No tā, tad bija tas pats būtiskākais, ko mēs gribējām jums pastāstīt, parādīt. Un tagad ir tiešām, gribu pateikt jums lielu paldies par to, kad veltījāt laiku un bijāt ar mums šovakar šo te pusstundu. Bet iespējams, ka jums ir palikuši vēl kaut kādi jautājumi. Kaut kas palicis ir jāielī, kaut kas nesaprasts. Iedosim vēl vārdu Elīnai, lūdzu. Jā, sveiki. Es gribēju papildināt. Mēs te tā Dats abas runājām par to dalīšanos sociālajos tīklos, bet es gribu padalīties šobrīd ar savas partneres Ineses pieredzi, kas darbojas offline, tātad viņa vispār nedarbojas sociālajos tīklos, bet, kad Inese izlēma padalīties ar citiem cilvēkiem, pat ne ar savu rezultātu, bet ar to, cik fantastiski un labi ir šie produkti, viņai šis te ienākums izauga diezgan īstā laika periodā, diezgan liels, jā, un ir šis te produkts bez maksas, tā otrā daļa ar prēmiju un bonusu klāt, tad vidēji 230 naudiņas katru mēnesi ienāk viņas kontā, jā, tieši tikai pateicoties tam, ka viņa no mutes mutē cilvēkiem dalās offline. Tātad nevienmēr, lai veidotu biznesu šeit, ir jāiet uz āru sociālajos tīklos, reizēm tas notiek arī bez sociālo tīklu iesaistīšanas. Jā. Paldies, Elīna, jā, par papildinājumu. Tieši tā arī ir, jā, kad tas veids, kādā veidā stāstīt, dalīties, ieteikt cilvēkiem, var būt ļoti dažāds. Tā. Jā. Jā. Vai ir kādi jautājumi skatītājiem? Vai mēs varam vēl kaut kā jūs iepazīstināt ar kādu vēl jautājumu vai papildināt? Jautājumu izskatās, ka nebūs. Tad teikšu vēl vienreiz lielu paldies arī tiem, kas skatās mūsu ierakstā.
Paldies meitenēm, kas dalījās, stāstīja par savu pieredzi. Paldies Jurim par atbalstu tehnisko. Nu, ko tad būsim atvērti, dalīsimies tiešām ar to, ko mēs paši lietojam, un kompānija par to jums būs pateicīga un atļaus ēst produktu lietot bez maksas.